Sveiki visiem šajā burvīgajā dienā. Tā, vēlējos jums visiem kaut ko parādīt nedaudz, kas notiek, ja uzliek to saucamo ģeotekstilu zem bruģakmens. Lieta tāda, ka šim bruģim pilnīgi nekas nav bijis darīts burtiski 5 gadus, varbūt pat vairāk, bet lieta tāda, ka zāle izlīdusi tikai pa malām. Godīgi sakot, esam redzējuši pa 5 gadiem, ka mauriņu vairs nevar atšķirt no bruģakmens. Apmēram viss izskatās šādi, tikai vietām tādi balti pleķi parādās. Bet te, godīgi sakot, ļoti, ļoti patīkama darba virsma, jo pateicoties materiālam, kas ir paklāts apakšā, tā zāle burtiski vietām tikai izaug. Un nekas vairāk. Nav viss bruģakmens nosējies ar nezāli. Līdz ar to kopšana vieglāka, un es domāju, ka nākamo tīrīšanu mēs veiksim neātrāk kā pēc tiem pašiem 5-6 gadiem. Jo pēc tīrīšanas, protams, aizpildīsim visu ar smilti un apstrādāsim ar speciālo ķīmiju, lai zaļumi mazāk izplestos. Reku vēl var redzēt, kā sūna sauk. Tas, protams, ir sīkums, bet, ir par ko aizdomāties.